Nav noslēpums, ka pateicoties aktīviem vietējiem iedzīvotājiem, ērgļi pēdējo gadu laikā tapuši par īstu turisma pērli. Savukārt šobrīd, kad dabā valda ziema, šeit baudāmas arī dažādas ziemas sporta aktivitātes. Ērgļi ir viena no unikālākajām vietām, manuprāt, jo vienā mazā ciematiņā ir iespēja gan slidot, gan slēpot ar distanču slēpēm, gan ar kalnu slēpēm. Un tas viss atrodas mazā lokācijā un pieejams. Slidotava mums ir atvērta un pieejama. Var jebkurš atnākt, paņemt slidus, izvēlēties, kas labāk patīk, vai hokeja vai dēļslidošanas slidus un iet un slidot. Tāpat ir distanču slēpošanas trase arī ar nomu. Un ekipējums mums nav jaunākais un pats modernākais. Ir daudz ziedots. Slidas mums ir vispār pa velti pieejamas un savukārt slēpju noma pa simboliskām naudiņām. Un kalnu slēpošana, jā, šogad, ja mums jaunums, Briežkalns ir atvēries un ir iespēja arī ar kalnu slēpēm braukt. Šī mums ir pirmā sezona Briežkalnā. Apmeklētība, es teiktu, priekš tā, ka mēs esam jauniņie šajā vietā, ir ok. Ar katru nedēļu paliek arvien vairāk. Prieks, ka cilvēki brauc gan no Rīgas, gan no Kurzemes pie mums. Mums ir maz servisu šogad, bet mums ir ļoti labs kalns ar foršu pacēlāju. Un noteikti, ka iesim lieliem soļiem uz priekšu un nākošu gadu jau redzēsiet kaut ko stipri vairāk no mūsu puses. Tik tālu par ērgļu sportiskajām aktivitātēm ikdienā, taču tūdaļ jau nedēļas nogalē šeit notiks autotraks, kad spēkrati centīsies iekarot kalnu virsotni. Gadus esam darbojušies Gaiziņā, būvējuši šo pasākumu. Esam nolēmuši uztaisīt jaunu trasi, jaunu vietu, jaunu izaicinājumu gan mums, gan dalībniekiem. Noteikti būs arī interesantāk skatītājiem. Dalībnieku skaits ir, katru gadu tas rekords iet uz augšu, gribētāji ir ļoti daudz, tik cik varam paņemt, tik ņemam. Un šogad esam nolēmuši palikt pie 260 dalībniekiem. Tas noteikti būs pats iespaidīgākais skaits, kāds ir bijis šajā pasākumā. Ar pirmajiem startiem pulksten 11. kalnā braukšanas sacensības noritēs līdz pat vakaram. Visas dienas garumā piedāvājot dažādas aktivitātes arī skatītājiem, taču dienas centrā, protams, būs spēkrati ar 350 metrus garu braucienu augšu. Galvenās odziņas jau ir tās lielākās jaudas, kas ir, un ir spēkrati ar vairāk kā 1000 zirgu jaudu, un motociklu skaits šogad ir ļoti liels, un viņi vienmēr ir viena no skatāmākajiem, kas vis tālāk lec un lido, un būs arī trampolīni. Tā kā trasē būs tiešām ko redzēt, un izaicinājumu būs daudz. Te gan jāpiebilst, ka autotraks līdz šim centās iekarot Gaiziņa virsotni, un līdz ar sacensību vietas maiņu sabiedrībā izskanējusi neviena maldīga ziņa, tādēļ kalnu saimniekiem jautājam, vai arī šoziem Gaiziņā var slēpot. Gaiziņā notiek viss tas pats, kas vienmēr ir noticis. Notiek slēpošana, snowboards, noma, kafejnīca, dažādas sporta sacensības. Tas viss notiekās, vienkārši autotraks ir izdomājis atnākt ciemos uz ērgļiem. Skatīsimies, vai viņš paliks vai nepaliks, to mēs redzēsim pēc šī gada. Te gan jāuzsver, ka autotraks ir tikai viens no lielajiem šīs sezonas pasākumiem, un kā stāsta ērglēnieši, sportiskām aktivitātēm piesātināts būs viss februāris. 11. februāris mums ir zemlodes makšķerēšanas sacensības, pēc tam 16. februāris mūsu mazā olimpiāde, tikai Latvijas mēroga un skolas mēroga olimpiāde, ziemas festivāls, kur piedalīsies visas Latvijas skolas, piedalīsies dažādās disciplīnās, būs 12 ziemas sporta veidi, sākot ar hokeju un biatlonu un slēpošanām. Notiks gan šeit ērgļos, gan Gaiziņkalnā. Tas tiešām viens tāds vareni liels pasākums, kur bērniem ir iespēja parādīt savas spējas un piedalīties sacensībās. Un 24. februārī savukārt mums ir ziemas un prieka sporta diena ērgļos, diena uz slidām. Atkal būs hokejs, slidošana, dažādās disciplīnās, sīkmači, fotostūrīts, zupu uz ugunskura. Tā ka viss labākajās ērgļu tradīcijās un ziemas priekus baudam visu februāru, sākot no februāra sākuma līdz pat beigām. Mūdinot būt aktīviem un braukt uz ērgļiem noķert ziemu un prieku, Sandra Zariņa, Indras Krieviņš, RTV.